Sveicināti! Kas motivē profesorus, akadēmiķus, doktorus, augstskolu pasniedzējus pievērsties valsts pētījumu programmai Nacionālā identitāte? Kāpēc tieši valodas problēmas mēs šajā sadaļā kopā runājot ar dažādu profesiju pārstāvjiem, jūs jau būsiet pamanījuši šeit, akcentējam tieši valodu? Vai tiešām ar latviešu valodu ir tik bēdīgi un tāpēc tādas aktivitātes? Šajā sakarībā studijā viesi, un mēs par to runāsim. Studijā ir Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe, Latviešu valodas institūta direktore Ilga Jansone. Sveicināti! Labvakar! Un Latviešu valodas institūta pētniece, filoloģijas doktore Renāta Siliņa-Pīņķe. Sveicināti! Labvakar! Tātad, vai es, godātā akadēmiķa, kaut ko pateicu ne tā? Tieši tā. Vienmēr valsts pētījuma programmas Nacionālā identitāte uzmanības centrā ir bijusi valoda, bet varbūt ne tāpēc, ka ar valodu ir tik slikti, bet ka valoda kā mūsu identitātes pamats ir tā zinātņu nozare, kurā mums darba vēl ir gana daudz, un tāpēc arī mēs šodien esam gatavi runāt par vienu daļu no valodas pētījumiem, par to daļu, kas skar vietvārdus, personvārdus un arī mūsu latviešu valodas izloksnes. Jā, un kāpēc mēs tieši šobrīd tā kā izvēlējāmies runāt par to pirms raidījuma? Jūs man to stāstījāt, bet varbūt tagad arī visiem skatītājiem to pašu pastāstiet. Kāpēc tieši šobrīd par šo tematu? Tātad personvārdi, vietvārdi un visi tie vārdi, kas rakstām ar lieliem burtiem, patiesībā sakot. Jā, šobrīd ir tāds zīmīgs notikums Latviešu valodas institūtā, ka pagājušajā nedēļā mums bija plaša konference, kas bija veltīta latviešu izcilākajai onomastei Valijai Dambei, kura bija Jāņa Enzelīna darba turpinātāja, un nākamajā nedēļā mums ir cits pasākums. Pie mums Rīgā sabrauc Eiropas valodu Atlanta redakcijas padomes locekļi, lai runātu par Eiropas valodu Atlanta problēmām, kur Latvija ar savām 38 izloksnēm arī dod materiālus jau kopš 1978. gada. Jā, bet es domāju, ka godātie skatītāji man daudz arī piekritīs, ka mēs ne visi esam tik gudri, lai saprastu, kas ir onomaste, onomastika. Tātad onomaste šajā gadījumā sieviešu dzimtē ir zinātniece, kas pēta vietvārdus, personvārdus, gan priekšvārdus, to, ko mēs tradicionāli saucam par vārdu, gan arī uzvārdus. Un, kā jau jūs teicāt, visus tos vārdus, ko mēs rakstām ar lielo burtu, un onomastika tātad ir zinātņu nozare, kas pievēršas šīm problēmām un kas pēta šīs problēmas, un arī kurai ir sava noteikta vieta ne tikai Latvijā, latviešu valodas pētniecības kontekstā, bet kurai noteikti ir arī sava vieta pasaulē, jo notiek plaši gan starptautiskie onomastu kongresi, gan arī dialektologu un ģeolingvistu kongresi. Kādas izmaiņas, varbūt tagad Renātas kundzei varētu būt šis jautājums adresēts, teiksim, kādas izmaiņas mūsu valstī ir vērojams sakarā ar personu vārdiem, vārdu, uzvārdu, es domāju, kā nacionālās identitātes pamats, vai viņi tā kā tagad sāk pazust, tā nacionālā identitāte vairs vārdos un uzvārdos mums tā neizpauž. Kāda bija tā vēsturiskā, varbūt, attīstība, kad mēs tā kā ar vārdiem centāmies to nacionālo identitāti demonstrēt, un tagad jau man šķiet, ka globalizējās visas padarīšanas. Tā, kā tas ir tieši šobrīd, būtu grūti pateikt, jo tādu ļoti aktuālu pētījumu par to, kā latvieši vai Latvijas iedzīvotāji kādus vārdus izvēlās, šobrīd tādu pētījumu aktuāli nebūtu, bet ja tā, kā jūs jautājāt, skatāmies ilgākā laika posmā, tad savukārt tas ir ļoti plašs jautājums no pirmskristīgā laika personu vārdiem Latvijā līdz kristietības laikā ienākušajiem, kuri tā kā nebūtu latviešu vārdi, kuri tad savukārt lēnām latviskojās, kurus mēs šodien mūsdienās uzskatām par tādiem kārtīgiem latviešu vārdiem. Bet vai latviešiem ir bijuši vārds un uzvārds vienmēr? Manuprāt, cik es pirms raidījuma ar akadēmiķu runāju, tad uzvārds nemaz nav tik sen parādība Latvijā.
cilvēkiem. Tas ir taisnība, jā. Salīdzinoši ar citām Rietumē Eiropas zemēm, varbūt Latvijā tiešām uzvārdi parādās samērā vēl. Tas ir 19. gadsimta sākums, 19. gadsimta vidus, atkarībā no novada. Tas ir laiks, kad masveidā latviešu zemniekiem tiek doti uzvārdi. Piespiedu kārtā gandrīz vai labprātīgi bija jāpieņem uzvārdi? Kāpēc bija pēkšņi jādod uzvārdi? Tas ir saistīts ar zemnieku brīvlaišanu, ar to saistīto kustības brīvību, kad cilvēkiem ar vienu vārdu viņus bija grūti atpazīt, jo to vārdus bija salīdzinoši nedaudz, un bija ļoti daudz Jāņu, Anšu un Pēteru, un tas vairs nebija visas Latvijas mērogos, tas nebija līdzeklis, kā atpazīt cilvēku, kas viņš tāds ir, pēc viena persona vārda. Un tad ar likumu tika noteikts, ka visiem zemniekiem, visiem brīvlaistiem zemniekiem ir nepieciešams arī uzvārds. Un kā tas notika, tas ir katrā muižā diezgan atšķirīgi, bet ar likumu teikts, ka zemnieki var izvēlēties uzvārdus paši. Mums ir zvans studijā, un es domāju, ka uzklausīsim skatītāju jautājumu. Halo! Labvakar! Labvakar! Jautājums akadēmikas Jansons kundzei. Vai ir zināmi jūsu praksē gadījumi, pasaules praksē, ka globalizācija, piemēram, ir iznīcinājusi kādu mazo tautu valodu, un vai to ir iespējams arī kaut kādā veidā reanimēt ar kaut kādām metodēm, ar kaut kādas kultūras saglabāšanu un tādā veidā, vai tas ir iespējams? Paldies par viedokli. Paldies par jautājumu. Es domāju, ka mums pat nav jāmeklē ļoti tālu pasaules praksē. Šeit pat, ja mēs apskatāmies uz saviem priekšiedzīvotājiem Latvijas teritorijā, lībiešiem, tad mēs varam gandrīz teikt, ka arī praktiski lībieši tika asimilēti, arī lībiešu valoda praktiski tika iznīcināta, jo šobrīd tie lībieši, kas runā lībiešu valodā, lielākoties viņiem šī valoda ir nevis vairs nākusi no paaudzes uz paudzi caur saviem vecākiem, bet lielākā daļa no tiem ir šo valodu jau iemācījušies. Protams, daļa iemācījušies pietiekami labi, lai varētu attīstīt arī tālāk. Un, protams, pasaules praksē šādu gadījumu ir ļoti daudz, kaut vai ja mēs ņemam Krievijas mazās tautas, kuras šajos gados kopš 37. gada daudzas tika pakļautas asimilācijai un līdz ar to valodas pilnībā izzuda un, diemžēl, pat nepalika tikpat kā rakstu pieminekļu. Līdz ar to mēs īsti pat nezinām, kāda šīs valodas bija. Skaidrs, bet jautājums bija arī tā kā turpinājumā, vai tā kā var atdzīvināt, un es pat piebildīšu, vai ir vērts atdzīvināt vairs tās valodas, kuras jau varbūt ir teju izmirušas. Varbūt tas lauciņš pieder tikai pētniekiem. Piedodiet, ja ne tā. Es domāju, ka šī pati arī lībiešu valoda, kas tiešām praktiski bija zudusi, ka tomēr arī pamazām izdodas, un ja cilvēkam ir arī savs nacionālais pašlepnums, un ja lībiešiem iepriekš bija pasē liekta šī iespēja ierakstīt, ka ir lībietis, tad viņš ne tikai ar šo ierakstu pasē, bet arī ar valodu, protams, ar valodu saistītām folkloras aktivitātēm, citu visu kultūru, ka viņš mēģina arī parādīt sevi kā lībieti, tātad akcentēt to kā savu identitātes arī sadaļu. Jūs teicāt, ja mēs turpinām sarunu par uzvārdiem kā, teiksim, nacionālās identitātes vienu no rādītājiem, tad tajos laikos, kad cilvēkiem piešķīra uzvārdus vai lika izvēlēties uzvārdus, vai tie visi bija tādi, var teikt, tajos laikos tieši tādi, kas norādīja, ka tas ir latviska vidē, kaut kas tāds, vai tomēr bija savādāk? Lielākajā gaļā gadījumu varētu teikt jā, bet nevienmēr, jo, kā es jau minēju, ne visi zemnieki varēja izvēlēties uzvārdus paši, ne visi arī izvēlējās paši. Ir fiksēti gadījumi, kad ir muižas rakstveži pierakstījuši uzvārdus, ir bijuši gadījumi, kad muižkungam, ka, teiksim, ir bijusi kāda indeve, kā viņš iedomājies, kādiem uzvārdiem viņa
Zemniekiem jābūt. Lai pazemotu, lai norādītu vietu zemniekam, ka viņam nav tik skanīgs un labs uzvārds varbūt. Tā tas ir domāts? Nevienmēr. Noteikti bijuši arī tādi gadījumi, bet man, kas pirmais nāk prātā, ir nosacīt no manas dzimtās puses tuvā pagasta, ir muiža, kurā muižnieks saviem zemniekiem ir devis itāliskus uzvārdus. Tie paši tādi paši Pauluči un Barlotti. Un, ja mēs paskatāmies tagad mūsdienu Latvijā, tādus barlotus mēs sastopam arī tagad. Jā, interesanti. Un, ja mēs arī paskatāmies uz tās augtajām dvēseļu revīzijām, ko tās atklāja pētniekiem par nacionālo identitāti? Kāda problēma? Vai kāds jautājums, vai kāds aspekts, ko pētīt? Varbūt tā. Dvēseļu revīzijās noteikti ir ļoti bagātīgs materiāls tieši priekš tiem cilvēkiem, kas pēta vietvārdus, tātad mājvārdus, cilvēku vārdus un uzvārdus. Jo dvēseļu revīzijas bija priekšteces tautskaitei, kur tika fiksēti katras mājas iedzīvotāji, sākotnēji ar vārdu un pēc tam arī ar vārdu un uzvārdu, un, protams, tas ir nozīmīgi ne tikai kā šī vārda, kā uzvārda došanas procesa pētījums, bet noteikti tas arī ir vērtīgs dokuments tajos gadījumos, ja mēs gribam papētīt savus radurakstus un noskaidrot savu dzimtas koku. Un vēl pirms, teiksim, reklāmas pauzes mēs varbūt paspējam ieskatīties dažu sekundžu laikā, kad notika šī latviskošana, vārdu, uzvārdu latviskošana, ja tā var teikt? Šai latviskošanai ir vairāki posmi. Pirmkārt, cik sniedz mūsu ārkārtīgi mazās ziņas, tad latviskie uzvārdi, tādi kā Visvaldes, Tālivaldes, ir bijuši jau pirms vāciešu ienākšanas Latvijā, tātad pirms 12. gadsimta, un nākamā latviskošana ir, protams, notikusi Latvijas brīvvalsts laikā un nedaudz pirms tās, tā kā es gribētu minēt šos divus posmus, kad bija šie latviskie vārdi un pēc tam varbūt, kad speciāli tika veikti pasākumi, lai šie latviskie vārdi atzimtu. Turpināsim pēc brītiņa.